Tu visu dienu esi smagi nostrādājies. Tu atbrauc mājās. Enerģija gandrīz jau tevi ir pametusi. Un tad no tevim kaut ko grib arī tava ģimene. Tava sieva, bērns vai bērni, vairāki. Un bieži vien tu nevari izturēt. Tu nevari izturēt, ka viņi no tevis vēl pieprasa visu uzmanību un spēku un enerģiju. To bišķiņu, kas tur ir palicis. Un pašam negribot tev sanāk uzkliegt, pagrūst nost. Pateikt, lai liek tev mierā, ka tu nevari, ka tev nav laiks, ka tu gribi atpūsties. Un tevī jau iekšā viens saka, ka tas nav pareizi. Tevī viens iekšā tur jūt, ka pret tevīm izturējās tieši tāpat, un tu to nodod tālāk nākamajai paudzei. Un kamēr tu to neizmainīsi, nekas arī neizmainīsies ne tevī, ne tavā dzimtā. Neviens nesasniegs neko labāku. Visi turpinās atražot visas tās pašas vecās programmas, kas ir gājušas no paudzes paudzē, kur tu un tavi bērni samierinās, ka esat maziņi, niecīgi, nevarīgi. Ja tu vēlies saprast un uzzināt, kā var pārtraukt šo te ciklu un beidzot dziedināt sevi no iekšpuses, nāc uz izaugsmesterapija.com un piesakies uz brīvo konsultāciju.